Esmu priecīgs, ka neiznīcināju savu dienas grāmatu un piezīmes, ko sarakstīju tajās senajās vasarsvētku dienās. Esmu pasargājis no liesmām 5 vai 600 atsevišķu iespiestu rakstu, plus vēl vairāk nekā 100 dažādu traktātu. No tiem arī esmu spējis savākt nepieciešamo informāciju, kas ir ievietota šajā grāmatā. Ja es to visu būtu iznīcinājis, šī grāmata iespējams nekad netiktu uzrakstīta. Pretošanās brālim Darhemam bija ļoti liela, tā, ka beidzot viņš tika kārdināts atkāpties soli atpakaļ uz kompromisu takas. Jūtu, ka tas nav Kristus gars un ka viņš nav spējis izturēt pret sevi vērstās provokācijās. Iespējams, tikai daži ir spējuši sekmīgi izturēt šādu pārbaudījumu. Es pats atstāju platformu, nevēloties aizstāvēt atriebības garu. Jūtu, ka man pašam ir jāturas tīram no miesīgiem strīdiem un kašķa meklēšanām. Tomēr tas kungs brāli Darhemu bija brīnišķīgi lietojis. Viņš bija paša Dieva atsūtīts uz Losandželusu un iespējams viņš bija pabeidzis sev uzticēto darbu. Tālāka pretošanās visai iespējams varēja aiziet miesīgos ceļos un iznīcināt visu iepriekš sasniegto uzvaru, jo Darhema sludinātais vārds gandrīz bija kļuvis par likumu vasarsvētku misijās pat tālajā Atlantijas okeāna piekrastē. Vienam cilvēkam nemaz nevar uzticēt tik daudz garīga spēka. Viņa izdotos manuskriptus sāka recenzēt un analizēt un meklēt tajos pretrunas, priekšplānā izvirzot veco labo otrās žēlastības darba teoriju. Tas kungs man parādīja, ka viņam ir jāpatur šāda gara izplatība. Kādu laiku pirms savas nāves brālis Darhems pierakstīja savus novērojumus. Tiem ir nozīmīga vieta, tāpēc jutos vadīts tos pārpublicēt. Tātad šie Darhema novērojumi. Tagad sākas liela krīze. Cilvēki nespēja saskatīt Dieva plānu esošajā vasarsvētku kustībā. Ir vajadzīga tāda kompleksa revolūcija, ka viņi zaudē ticību uz panākumiem. Viņi nevēlas redzēt, ka tas, par ko viņi ir tik smagi cīnījušies, lai uzceltu, ir apgāsts otrādi. Bet pirms var tikt īstenoti Dieva plāni, cilvēka plāniem ir jātiek atliktiem malā. Viņi nespēja saskatīt, ka līdz ko tiks atlikti malā visi cilvēku plāni, Dievs varēs sākt realizēt savu paša plānu. Viņš atklāja savu plānu tik daudziem, bet būdami izolēti, viņi pašreizējo darbu cenšas ievirzīt sektantiskā gultnē. Dieva ļaudis vienkārši nav gatavi uz tiešu Dieva vadību, un tā tiek sasaistīta cilvēku organizāciju lamatās. Tēvs ir izlējis savu garu pār miesu atkal, tā, lai Jēzus varētu tikt pagodināts. Visas pagātnes kustības ir beigušās ar goda piešķiršanu vienam vai vairākiem cilvēkiem. Esošā kustība pagodina un paaugstina tikai Jēzu Kristu. Svētais gars vienmēr paaugstina Jēzu un viņa dārgās asinis. Kad viņš tiek paaugstināts un par viņu tiek uzticīgi sludināts, Dievam ir jāatjauno seno dienu spēks. Tas vēl nav pilnībā atjaunots. Neredzot Dieva plānu, cilvēki nav īstenojuši tā nosacījumus, un tāpēc arī nav saņēmuši visu, ko Dievs tiem ir paredzējis dot. Daudzi arī ir izskrējuši Dievam pa priekšu. Īsi pēc tam, kad Dievs mani piepildīja, kādu rītu pār mani vareni nolaidās viņa gars, un viņš man teica: kaut tu būtu mazs, tad es varētu ar tevi izdarīt visu. Manā sirdī ienāca liela vēlēšanās būt mazam, būt nekam, bet ir bijis tik grūti turēties pietiekoši zemam, lai viņš patiešām varētu darboties caur mani. Patiesībā viņš mani lieto tikai tad, kad esmu mazs savās paša acīs un pazemīgi atrodos pie viņa kājām. Kad es jūtu, ka man kaut kas ir jādara, viņš vienmēr liek man kļūdīties. Bet, kad es palieku pie viņa kājām un apzinos, ka neesmu nekas,
ka viņš ir viss un tā es spēju tālāk viņam uzticēties, tad viņš padara savu darbu ar tādu varenu skaistumu, ka tas mani vienmēr pārsteidz. Dievs necenšas piecelt kādu citu vai izdarīt kaut ko cilvēku labā, kas tos padarīs lielus un varenus, bet drīzāk gan visus cilvēkus novestu līdz nekam, lai tālāk caur svētā gara spēku varētu īstenot savus mērķus. Dieva aicinājums saviem ļaudīm tagad ir pazemoties, atzīt savu vājumu un spēka trūkumu, nākt viņa priekšā un gaidīt, kamēr viņa spēks tajos tiek atjaunots. Lielais jautājums ir šis, vai cilvēki spēs saskatīt Dieva plānu un tam pakļauties, vai cilvēki pazemosies pazemībā pie Jēzus kājām, vai lūgs un gaidīs, līdz viņš tajos atjaunos savu pilnīgo vasarsvētku spēku, vai arī tie turpinās skriet viņam pa priekšu un beigās viņu pazaudēs. Lai Dieva ļaudis visur sāk meklēt viņu dziļā un patiesā pazemībā, tad viņš tiem atklās sevi un savus plānus pie tiem. Viens cilvēks, bruņots ar patiesu Dieva spēku, var izdarīt daudz vairāk nekā 1000, kas iziet pēc sava paša prāta. Tikai tie, kas būs patiesi un uzticami Dievam un viņa konkrētajai vēstī, ieies šajā lielajā uzvarā. Tie būs cilvēki, kas patiesi pazemosies un izturēs pārbaudījumos. Tos Dievs lietos, lai tie spētu padarīt viņa darbu. Fakts ir tāds, ka, kad cilvēks nonāk līdz vietai, kur spēj patiešām iemīlēt neskaidrību, kur viņu nebūtu neuztrauc, ko viņš sludinās, kur viņš ir ar mieru labāk sēdēt pēdējā rindā un nevis uz platformas, lūk, tad Dievs var viņu pēkšņi pacelt un lietot, bet nevis pirms tam. Apmēram tajā laikā 327. Dienvidspringsas ielas augšistaba bija atkal no jauna atvērta apmeklējumiem vadošā brāļa Vorena Fišera, brāļa Manleja un brāļa Allena vadībā. Svētdienās es tur pasniedzu vēsti un 2 saņēma kristību garā. Dievs mani brīnišķīgi svaidīja, tā kunga tuvums bija liels. Es jau biju viņam lūdzis par iespēju kalpot, un tā es tagad ar savu kalpošanu pārgāju uz augšistabas misiju. Pēc tam, kad es atstāju brāļa Darhema platformu, viņš šķiet beidza man uzticēties. Iespējams, viņš domāja, ka es darbojos pretī viņam. Tagad es daudzas reizes runāju augšistabas misijā, un tas kungs mani vareni svētīja. Drīz pēc tam brālis Darhems devās uz Čikāgu, tur noturēt konferenci, kur viņš tika īpaši Dieva lietots. Tā bija barga ziema, viņš saķēra augstumu, kas pavisam ātri pēc viņa atgriešanās Losandželosā noveda viņu līdz nāvei. Apmēram tajā laikā tas kungs uz mani skaļi runāja par jaunu atgriešanos misijas laukā, jutu spēcīgu Eiropas pievilkšanas spēku. Man jau bija pārliecība par to, kad devos cauri Eiropai 1910. gadā. Tagad bija pienācis laiks, un tas kungs sāka zīmīgi pieskarties daudzām sirdīm mūsu atbalstīšanai. Un tā mēs atstājām Losandželosu un iesākām darbu, vēlreiz šķērsojot kontinentu, austrumu, jeb Eiropas virzienā. Mūsu 2 misijas darba gadu Eiropā. Atskaite par darbu Anglijā, Skotijā, Velsā, Holandē, Šveicē, Francijā, Vācijā, Norvēģijā, Zviedrijā, Somijā un Krievijā, kur man bija jāsludina stingrā slepenībā, kaut gan cara spiegi to zināja, tika publicēta atsevišķā bukletā. Mēs negribējām atgriezties Amerikā, bet mums rūpēja mūsu ģimeņu drošība, jo apkārt valdīja karš. Starp citu, visas tautu pūles tagad kļuva piepildītas savu pilsoņu sirdis ar ienaidu un slepkavības domām. Tur šķiet nebija vietas evaņģēlija garam. Tev ir jādara viss iespējamais, ko tikai spēj, lai ienīstu, nolādētu vai nogalinātu savu ienaidnieku. Tikai tu viņu nedrīksti mīlēt. Lai citi tā dara, ja grib, bet kas attiecas uz mani,
Evaņģēlijs ir tāds pats miera vai kara laikā. Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Ebrejiem 13:8. Manos rakstos, kas radušies pēdējo 25 gadu laikā, esmu smagi strādājis Kristus miesas vienotības virzienā. Viss, ko esmu sarakstījis šajā laikā, ir pildīts ar skumju sentimentu par Jāņa 17:21. Doktors Filips Skafs, labi pazīstamais bībeles skolotājs, ir paziņojis: Kristietības šķelšanos beidzot pārņems dziļāka un daudz bagātīgāka sadraudzība un harmonija, kur Kristus atradīsies viņa ļaužu pašā centrā. Viņā un caur viņu visas teoloģiskās un vēsturiskās problēmas tiks atrisinātas. Pat vislabākajā gadījumā draudžu ticības apliecības ir tikai aptuvena un tikai relatīvi pareizi atklātas patiesības izpausme un var tikt izmainīta un uzlabota caur draudzē ienākošām progresīvākām zināšanām.